15. augustā Mēru muižā tika atklāta Latvijas mākslas un amatniecības izstāde. Radošajā darbnīcā piedalījās audējas, pinējas, izšuvējas, dāmas ar abām labajām rokām. Un te noderēja mana pieredze sagatavot materiālu tā, lai tas būtu piemērots gan pilnīgiem iesācējiem maziem bērniem, gan pieredzējušiem rokdarbniekiem, izsmalcinātiem miniatūru veidotājiem un krāšņu gobelēnu veidotājām. Te neviens nebaidījās no liela izmēra, pacietības pietika izveidot vissmalkākos darbiņus. Spēlējāmies ar materiāliem, idejām, vēl nebijušām kompozīcijām. Kuivīžu lielais zvejnieku koks vien uztaisīts. Nē, man viss pazuda. Un nepabeigtās dāmu. Nav bez mīlas nekā, nav bez prieka nekā, laime negaida tos, kas nedomā tā, nav